Labdien! Šodien mēs veiksim moelē testu. Ar šī testa palīdzību var noteikt, kādas sugas koksne tiek izmantot. Ja mums ir dots dēļu paraugs, mēs labi varam noteikt, vai tas ir lapu koks vai skuju koks. Bet ja mēs iegūstam skaidrs vai granulas, mēs nezinām, vai granulas ir izgatavotas no lapu koksnes vai no skuju koksnes. Veicot šo testu, lapu koksnes skaidrs iekrāsosies sarkans, skuju koku skaidrs nemainīs savu krāsu. Visas nepieciešamās vielas eksperimenta veikšanai atrodamas lietkoku čemodāna komplektā. Drošībai vienmēr jābūt pirmajā vietā, bet šoreiz aicinām tai pievērst pastiprinātu uzmanību. Čau, Daniel! Čau, Matīs! Lai sāktu eksperimentu, mums būs nepieciešams skujkoku un lapkoku skaidu maisījums. Pirmais uzdevums – nosvērt. Precizitātei pietiks, ja izmantosim parastus virtuves svarus. Neaizmirstam pierakstīt rezultātu. Ievietojam koksnes skaidu maisījumu vārglāzē. Kā pirmo ņemam kālija permanganātu šķīdumu. Pārlejot, ievērojam, lai visas skaidas būtu nosaktas. Izmērcētās skaidas noskalojam ar destilētu ūdeni. Kārli, kāpēc tas jādara? Veicot šo moelē testu, ir izmantot dažāda veida ķīmiju. Un, lai testu veiktu droši, ir būtiski veikt šo attīrīšanas procesu. Nu ko, turpinam. Šoreiz skaidas pārliejam ar salsskābi. Esam uzmanīgi. Atkārtojam skalošanas procedūru ar destilēto ūdeni. Ejam tālāk. Tikai pēc mērcēšanas amonija hidroksīdā mēs skaidas ar destilēto ūdeni neskalojam. Kārli, pastāsti, kāpēc tā? Šajā gadījumā mēs neveiksim skaidu skalošanu, izmantojot destilētu ūdeni, lai intensīvāk novērotu amonija hidroksīda reakciju ar šīm skaidām. Paldies par skaidrojumu! Liekam skaidas žāvēties. Kā redzat, eksperiments ir izdevies, un lapkoku skaidas kļuvušas sarkanas. Tagad seko rūpīgākā daļa. Sašķirot tās divās kaudzītēs un novērtēt, kuras ir vairāk. Iespējams, te noderēs arī lupa. Koksne ir zaļš enerģētiskais materiāls, kura galvenā mērvienība ir siltuma ietilpība. Jo lapu koksnē siltuma deva būs augstāka nekā skuju koksnē. Un ja mēs veikalā iegādājamies granulas pēc svara, tad tomēr ir būtiski izvēlēties, no kādas koksnes sugas ir šīs granulas veidotas.